Runāsim par papīra formāta dokumentu pārvēršanu elektroniskā formātā. Runāsim par to, kāda mums katram ir grāmatvedības šā brīža programma un ko mēs no tās ceram sagaidīt nākotnē. Vēl būtu svarīgi zināt ne tikai par dokumentu pārvēršanu, bet arī kā to izdarīt tīri tehniski. Vai mēs to varam izdarīt ar tiem rīkiem, kas ir mums šobrīd pieejami, vai mums vajag kādu citu rīku vēl iegādāties. Un tālāk, ka šie dokumenti ir pārvērsti elektroniskā formātā, tad kā tos glabāt. Un, protams, ir mums palīgi, ir dažādas tehnoloģijas, kas nāk mums palīgā gan ar dokumentu pārvēršanu, gan ar glabāšanu, gan ar atrašanu, ar visu ko. Līdz ar to tā ir tāda ērta lieta, lai mēs grāmatvedībā pakāpeniski pāriet uz attālināto darbu. Čeku iegrāmatot bez bažām, un ko mēs darām ar to papīriņu. To papīriņu mēs drīkstam izmest. Ja? Vienīgais jāraugās, lai ir visi rekvizīti pēc čekām. Un, ja nav rekvizīti, tad kas bija jādara? Jāpaprasa klāt kvītiņu čekam, kur mēs varam identificēt gan to kvīti pret čeku, gan čeku pret kvīti. Un kvītī ierakstam informāciju, kuras trūkst. Visbiežāk trūkst saņēmēja rekvizīti. Taču no 28. gada tātad mēs visu dodam valsts ieņēmumu dienestam, un šeit tas nozīmē, ka mums ir jāpadomā par to, kā mūsu programma veidos e-rēķina formātu. Par to jau es pieminēju pašā sākumā, kad sākām runāt, vai mēs rakstam pēc šā brīža e-rēķina formāta pieprasījuma vienu rindu pakalpojumi, vienu rindu prece, mums ir PVN attiecīgi un ir kopsuma. Vai mēs tomēr visu preču klāstu, kāda mums tur ceļo, liksim tagad katrā rindiņā un šifrēsim. Gan papīra arhīvam, gan elektroniskam arhīvam mums tie dokumenti, protams, ir jāsagrupē pa gadiem. Es teiktu nevis pa kalendāriem gadiem, bet pa pārskata gadiem. Pārskata gads ir tas, pēc kura mēs gatavojam gadu pārskatu, pēc kura mēs atzīstam ieņēmumus izdevumus. Ja? Un tātad tas ir ērti mums pēc tam atrast arī šos dokumentus, lai mēs, gadu ietvaros atrastu savus visas lietas, kas mums ir vajadzīgas.